Nesen man bija sesija kopā ar Robertu, un mēs izstrādājām sajūtu par to, ka es īstenībā nemaz nezinu savu bioloģisko tēvu, un es konstatēju, ka man nav sajūtu par šo cilvēku. Un tas ir tieši indikators tam, kad īstenībā tur ir sajūtas. Jo, ja cilvēks saka, ka viņam nav vispār nekāda sajūta par kaut kādu situāciju, it sevišķi, kas ir acīm redzama, teiksim, un ļoti potenciāli varētu būt arī nepatīkama, kā piemēram uzaugt bez savu bioloģiskā tēva, tas priekš bērni ir diezgan nopietni, jebkurā gadījumā. Nu, un tad mēs strādājam šo sajūtu. Un sesijas laikā sākumā es biju ļoti neitrāla un pat ziņkārīga, kas tad tur notiks. Un tātad, ieejot sesijā, ļoti ātri sajūtu patiesībā ļoti dziļas dusmas un pārdzīvojam par to, ka mans bioloģiskais tēvs ir bijis ļoti bezatbildīgs tajā, ka viņš ir būtībā mans radītājs. Pateicoties viņam, es esmu ienākusi šajā pasaulē, bet viņš nav uzņēmies pilnīgi nekādu atbildību tajā, kas notika pēc tam manā dzīvē. Un man kā zīdainim, man kā dvēselei būtībā radās šīs dziļās sāpes un dusmas par to, ka es esmu pamests šajā pasaulē. Un pateicoties tam, kad es apzinājos un adresēju šīs sajūtas attiecībā par savu bioloģisko tēvu, es tagad jūtu savā dzīvē, ka man viņš ir, pat ja es viņu neesmu nekad dzīvē satikusi, bet es jūtu, ka man ir kaut kāda aizmugure, man ir sajūta par to, ka man ir vispār tēvs. Un tā ir ļoti laba sajūta, un uzreiz arī manā dzīvē absolūtai pašā, man liekas, pat nākamajā dienā man izmainījās realitāte, un man pieteicās, tā teikt, manam darbam 7 jauki, burvīgi klienti, kas ir gatavi strādāt ar savām sajūtām. Un to es stāstu, lai cilvēki saprot, cik ļoti ātri, atrisina sajūtu, cik ļoti ātri arī mainās un, tā teikt, pielīdzinās jaunajai sajūtai realitāti. Un par to man ir ļoti liels prieks. Paldies tev, Robert, par to, ka atkal ļoti veiksmīgi, ļoti tieši, ļoti precīzi un tai pašā laikā sirsnīgi un mierīgi mēs varējām iziet šīm sajūtām, un es arī esmu pateicīga tam, kad, teiksim, tas mans dzīves stāsts, kur tu iepazinies arī, pat ja tas varbūt sākumā šķiet piņķerīgs, tu tajā neapjuki, un tu ļoti veiksmīgi, ļoti racionāli un ar tīru gaišu prātu tam visam piegāji, un es tevī jūtu to, kad neskatoties uz to, ka varbūt tas ir piņķerīgi sākumā, tu ļoti labi uzreiz pieslēdzies un saprati, kurā virzienā un kā tu vari man palīdzēt. Tā kā super, paldies par sesiju un paldies par to, ka tagad arī man, tā teikt, izdziedinot šo sajūtu, jeb noteikti sākot šo ceļu, uzreiz jau ir pirmie rezultāti tajā, kad manas finanses un mana profesionālā sfēra nostabilizējās jau citā līmenī. Tā kā super, paldies!